mēs to vides pieejamību uztveram kā lifts, uzbrauktuve, pacēlājs. Tas ir bēdīgi. Vai arī tev mammīte paliks veca un vecāmāte nevarēs vairāk kaut kur aiziet? Ilgstoši bija tāds mīts, ka nedrīkst pilsētā izvietot gājēju pārējais tuvāk par 200 metriem viena no otras. Bērns ratiņkrēslā mācās skolā, varonis. Mēs nevaram tā darīt, tāpēc, ka atbilstoši Latvijas valsts standartam tā un šitā. Lielbritānijā ir 700,000 cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem. Latvijā cik ir? 5. Esiet sveicināti klausītāji, jūs klausāties Rokturi. Arhitektūras studenti veidot podcastu par un ap vides veidošanu. Ar jums kopā esam mēs, podcastu vadītāji Artūrs un Elizabete. Un šodienas sērija ir par cilvēcīgu vides veidošanu. Pie mums ciemos ir 2 nevalstisko organizāciju pārstāvi. Organizācijas Apeirons, kas ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 1997. gadā ar mērķi padarīt vidi pieejamāku cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm. Un pie mums ciemos ir šīs organizācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Sveicināti! Sveiks! Kā arī šodien pie mums viesojas biedrības valdes priekšsēdētājs, kā arī RTO arhitektūras students Rudolfs Golubovs, kurš pārstāv apvienību pilsētu cilvēkiem, kas radusies 2016. gadā ar mērķi veicināt labas pilsētvides ieviešanu Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Organizācija ir par drošu, ātru un ērtu nokļūšanu no viena punkta uz citu, neatkarīgi no tā, kādu transporta līdzekli lieto. Sveiks, Rudolf! Jā, sveiciens! Jā, jāsaka, lai arī pārstāvat katrs citu organizāciju, tomēr man šeit jūs abas vieno tāds nedaudz utopisks mērķis veidot mūsu vidi un mūsu pilsētas un apkārtni cilvēcīgāku un, tā teikt, pieejamāku visiem. Un tomēr tā retrospektīva paskatoties, varbūt kopš jūs sākāt par šo interesēties un pēdējos, piemēram, paskatoties, pirms 10 gadiem, vai tā situācija ir uzlabojusies un kādā veidā tā ir uzlabojusies? Jā, droši vien, kas varētu sākt, un apvienība Apeirons ir ļoti savdabīga organizācija. Kā jau tu pareizi minēji, mēs pagājušā gadsimta 90. gadu vidū nodibinājāmies kā sabiedriska organizācija, kurā apvienojās gan cilvēki ar invaliditāti, gan tie cilvēki, kuri interesējās par šo jomu un grib kaut ko paveikt, lai cilvēku ar invaliditāti dzīve sabiedrībā uzlabotos. Un vide neapšaubām ir viens no tiem aspektiem, kas ļoti ietekmē cilvēku dzīvi, un ne tikai cilvēku invaliditāti dzīvi, un tāpēc likās, ka arī šī prioritāte, kas mums no dibināšanas laika ir palikusi, ir ļoti, ļoti svarīga un ļoti attīstām kā tāda. Un, jā, mēs runājam par cieņpilnu dzīvi ikvienam cilvēkam sabiedrībā, lai šie vides šķēršļi nebūtu, lai būtu vienlīdzīga attieksme, pakalpojumu saņemšanā, pārvietošanās brīvībā vai esībā sabiedrībā, un tas, man liekas, ka ir viens no pamatnosacījumiem tādai demokrātiskajai valstī, vai sociāli atbildīgai valstī, kā Latvija grib sev dēvēt. Jā, savukārt mēs kā pilsētu cilvēkiem, protams, arī esam par vides pieejamību, ne tikai, un īstenībā par tādu demokrātisku pilsētu vidi, jautājums tieši bija par tiem 10 gadiem, kas 10 gadu laikā ir mainījies, tad varbūt savā ziņā sabiedrības izpratne ir uzlabojusies, bet nevienmēr projekti vai tā kā fiziskā infrastruktūra tam visam tiek līdzi. Diemžēl mēs tā kā turpinām cīnīties un turpināsim cīnīties, jo tomēr mans viedoklis ir, ka šajā laikā noteikti varēja labāk. Ir kaut kādas labas lietas, kas ir notikušas, ir pamazām pārņemta labā praksa no citām Eiropas valstīm, atdalīt velo infrastruktūru, iebrauktuves, kuras ir vienā līmenī, nepārtrauktas ietves krustojumos, bet tās ir visas tādas infrastruktūras lietas, par kurām mēs cīnāmies, kas tostarp uzlabo arī vides pieejamību, bet tas joprojām tā izpratne veidojās lēni, tīpaši projektētājiem un arī, diemžēl, ierēģiem nevienmēr tā ir pietiekamā līmenī, vismaz tie, kas lemj par mūsu fizisko vidi. Jā, bet jau par to vides pieejamību skatāmies vairāk par vides pieejamību un cilvēkiem invaliditāti, tad savukārt 10 gadu laikā ir mainījusies terminoloģija. Mēs runājam par vides pieejamību, tad mēs patreiz jau Latvijā 2024. gadā runājam par piekļūstamību. Vai jūs zināt, ar ko atšķirās pieejamība no piekļūstamības?
Nē, un es domāju, ka mūsu klausītāji arī nē. Jā, atkal ļoti sarežģīti termini, kur mēs esam baigie malači un ierēģi ir izdomājuši, ka pieejamība tas ir novecojis kaut kas, vajag kaut ko jaunu, un tā ir piekļūstamība. Un mums ir starptautiskie standarti, kas, kā piemēram ANO konvencija, kurai mēs esam pievienojušies, un ja mēs viņiem pievienojamies, parakstam, tad tas kļūst par likumu spēku Latvijā. Tad tie runā par vēl vienu tādu būtisku terminu, kas ir universālais dizains. Un ar ko tad universālais dizains atšķirās no vides pieejamības un piekļūstamības, arī tāds labs jautājums ir. Mēs reizēm ironizējam par to, ka mēs tos terminus varam izdomāt dažādus. Un, piemēram, tajā piekļūstamības jomā mēs sakām, ka droši vien varētu būt arī pieripināmība, jo kāds pieripo, piemēram, vai piestumtība, jo kādu cilvēku arī piestumi kaut kur. Un tad mēs tajos terminos nogrimstam, un tad ir tā viļņveidīgā tā pieejamības attīstība, par ko arī kolēģis saka, mēs kaut kur esam baigie malači, un pēkšņi ir kāds labs projekts, un kaut kas labs ir izdevies, un tad atkal pēkšņi tas viss atslāpst, un tad tu skaties, kas notiek Latvijā, un tu redz briesmīgus uzbrauktos, šausmīgus risinājumus un neiedzīgas lietas, kuras vienkārši uz vietas Latvijā notiek, un tos jālieto ikdienā cilvēkam, un bieži vien tos risinājumus jau tu vienreiz pamēģinot, arī otrais nemēģini. Un tā, man liekas, ka ir milzīga arhitekta atbildība izveidot vai izdomāt tādus risinājumus, kas ir ikvienam labi. Jā, varbūt arī pilsēta cilvēkiem arī cīnās ne tikai par pieejamību, un man liekas, ka jūs vairāk runājat par riteņbraucējiem, par pilsētvides tādu labiekārtošanu, mēs vairāk uzsveram šo pieejamības aspektu no cilvēka invaliditātes viedokļa, bet tas saplūst tādā vienā kopējā kustībā, un daudz, kur mēs esam, kā teikt, mūsu ceļi ir krustojušies labā nozīmē, un kaut kāda panākuma arī ir, jo arī veloceliņus cilvēki ratiņkrēslā labprāt izmantojot, ir gludi un normāli un atdalīti no gājējiem, atdalīti no braukšanas joslas un principā izmantojam. Tikai jāmācās sadzīvot riteņbraucējiem un ratiņniekiem, teiksim, uz šī veloceliņa kā tāda, bet jā, tāda vidas pieejamības attīstība droši vien ir saistīta gan ar to mūsu sabiedrības attīstību kopumā, kā mēs redzam tos stereotipus attiecībā uz cilvēkiem invaliditāti, un tad, ja tie stereotipi mainās, un ja likumdošana vēl pamainās kaut kur, tad tādus lēcienus vienā vai otrā virzienā var novērot. Patreiz man tāda sajūta ir, ka mēs ļoti, ļoti kāpjamies atpakaļ vidas pieejamībā, un pat mums noslēdzās viens tiesas process par Latvijas Mākslas akadēmijas otrā korpusa izbūvi, kur bija Eiropas Savienības nauda pieejamības nodrošināšanai studentiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un šīs naudas ietvaros tika Mākslas akadēmija otrais korpus uzbūvēts, un jāteic, tik ļoti neveiksmīgs, ka tiešām mēs neredzējām citu veidu, kā sūdzēties tiesā, un 12 gadu garumā šis tiesas process gāja. Un tas, ko mēs panācām, mēs uzvarējām pagājušajā gadā, un tas, ko augstākās tiesas senāts nolēma to, ka reizēm mēs varam ievērot būvnormatīvus, tas ir ļoti labi, bet ja viņi nav jēgpilni pielietot, tad jēgas tiem risinājumiem kā tādiem nav. Un ja kāds grib zināt, ko tas nozīmē, tad droši var iet uz Latvijas Mākslas akadēmijas šo otro korpusu paskatīties, jo tur tiešām ir pacēlājs, uzbrauktuves, zvanu pogas, dzeltenā krāsā, viss ir nokrāsots. Liekas, ka tur esam ielikuši visu. Patiesībā tie visneiedzīgākie risinājumi, kādi vien var būt, visi vienā ēkā ir satilpināti. Un, diemžēl, jāteic, ka to tiešām laikam kāds arhitekts ir izdomājis un to visu, kā teikt, ir paveicis. Un jā, man liekas, ka gan tā vides pieejamības, paliksim pie tā termina vides pieejamība, tā man liekas, ka saprotam, atmetīsim piekļūstamību un universālo dizainu, ka universālais dizains tie nav paņēmieni, tā ir tāda domāšana, kādā veidā mēs domājam par to, kā pielietot vai kā veidot to vidi, kas būtu izmantojami ikvienam cilvēkam, tāpēc tas arī ir šis universālais dizains. Bet jā, ja mēs atmetam to visu, tad tā vides pieejamība attīstās dažādākos veidos, gan sabiedrības attieksmi to ietekmē, gan arī tas, ka veidojās jaunu cilvēku struktūru, jo mēs paliekam vecāki, tas nav noslēpums, ka sabiedrība ļoti strauji noveco un tās pieejamības prasības kļūst aizvien lielākas. Un cilvēkiem arī gados gribās kaut kur aiziet, viņiem sāp kājas. Tas nozīmē, ka tādi kāpņu risinājumi ir neiedzīgi, tuneļu risinājumi ir neiedzīgi, un ja tuneļu vietā veido, piemēram, pacēlājs vai kaut kāda savādāks parikts, ar ko var pārvietoties vertikālā virzienā, tad viņām ir jābūt plaši izmantojamām. Mēs joprojām ļoti koncentrējamies uz to, ka vismaz pilsētu plānotāji vai arhitekti skatās uz tādu ļoti šauru to vides pieejamības risinājumu. Mēs risinām vidi tikai cilvēkiem ar
ratiņkrēslā. Bet ko tas vecais cilvēks darīs? Ko darīs cilvēks, kuram ir lausta kāja, kurš nevar paiet droši vien, ka viņš pacēlāju neizmantos šajā gadījumā. Un tad mums ir jādomā par to sabiedrību kopumā, kādā mēs esam. Un arī viens ir tā sabiedrības attīstība un tā novecošana, man liekas, ka ļoti strauji ietekmē visus pilsētas plānošanas procesus kā tādus. Un otrs, kā attīstās arī tie tehniskie palīglīdzekļi. Palīglīdzekļi kļūst lielākie, kādreiz pirms 10 gadiem, kur tu jautāji, kas mainījās pa 10 gadiem. Pirms 10 gadiem par elektriskiem ratiņkrēsliem mēs tikai varējām sapņot Latvijā. Tad ļoti daudz tādu cilvēku izmanto šādas ierīces, un tie ir smagāki. Tad tiem pacēlājiem jābūt ar lielāku karaunesību, ir jābūt platākām ejām, kur tu vari pārvietoties. Apgriešanās laukumiem jābūt lielākiem. Mēs pats sākam ievērot, ka ir ne tikai cilvēki ratiņkrēslā, bet arī ir cilvēki ar redzes un dzirdes traucējumiem, kur arī ir ļoti daudz tādas vidas pieejamības lietas, kas ir jāievēro. Vai arī, piemēram, cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, par kuriem mēs vispār sabiedrībā neko nezinām. Un tas ir tās nākošais etaps, kur mēs atkal sāksim domāt, kā viņi var norientēties, kā viņi var saprast, kur viņi atrodas, vai kur ir izeja, kur ieeja, kā evakuēties, kas vispār nav risināts jautājums. Man liekas, ka tā pilsētas plānošanā un daudz citas lietas. Tā kā jā, tie procesi nepārtrauktā kustībā notiek. Un man liekas, ka tas arī tā raksturo to mūsu organizāciju, apvienība Apeirons, jo Apeirons ir kas? Apeirons tā ir tāda sengrieķu filozofisks termins, kas ietver sevī tādu dievišķu dzirksti, no kuras viss sākās un kur viss beidzās, kas ir visa jauna radītājs un visa pozitīvā veidotājs. Tad viens filozofs nosauc šo dievišķo dzirksti par apeironu, un tad mēs arī jūtamies tādi, ka mums nepārtraukti jābūt šajā procesā iekšā, lai atgādinātu, veicinātu, attīstītu, izglītotu, motivētu un būtu pa vidu visā tajā un mēģinātu to dzīvi padarīt cieņpilnu, un tas man liekas, ka ir svarīgi. Par tiem pašiem tuneļiem gribējās piebilst, bija runa, ka tas arī bieži vien ir, īstenībā tas pat būtu lētāk, piemēram, pilsētas centrā izbūvēt regulējums pārējais. Nesen bija sižets par to, ka Rīga katru gadu tērē 400,000 eiro, lai uzturētu pacēlājus, kuri bieži vien nestrādā, kuri var ļoti bieži pat nestrādā un kuri ir nejēdzīgi, kuri lūst un tā tālāk. Un arī vēl pie tam tiek remontēti tuneļi. Pats šogad joprojām šķiet tiek remontēts stacijas laukumā, tunels ar flīzes atkal tiek betonēts, lai gan jau 2000. gadā Jans Gēls, kas sarakstīja grāmatu pilsētas cilvēkiem, no kā arī radies mūsu biedrības nosaukums, jau tad ieteica likvidēt šos tuneļus. Tas bija gads, kurā es piedzimu, un 24 gadus vēlāk mēs joprojām mēģinām lāpīt tos tuneļus, kas jau pašā saknē ir gan vides pieejamības, gan visas pilsētu plānošanas kļūda, kur varēja jau sen izbūvēt regulējumu krustojumu. Tas pat būtu bijis ilgtermiņā krietni lētāk pilsētai, bet kaut kādas tās vēlmes vai tās ierēģņu kaut kāda vīzija par autosatiksmi. Principā tas, kas arī mūsu biedrības fokus. Tas nav tikai par riteņbraucējiem, kā varbūt var šķist, bet tas ir arī mikromobilitāte ir viena no lietām, bet, protams, svarīgi arī gājēji un sabiedriskā transporta lietotājiem. Mēs vispār esam būtībā par alternatīvām, par to, lai cilvēkiem nebūtu kā tāda vienīgā izvēle vai kā tāda labākā izvēle braukt ar automašīnu pilsētā, kas galu galā neviens nevēlas sastrēgums, un mēs uzskatām, ka alternatīvas ir ļoti būtiskas. Aplūkojot jūsu gan Facebook, gan mājaslapu, var redzēt, ka jūs darat daudz, ir visādas aktualizētas, visādas problēmas, visādi piedāvāt risinājumi. Bet kas, jūsuprāt, ir tā sakne? Kāpēc mēs nevaram kļūt par to utopisko, skaisto pilsētu, kurā domā par visām sabiedrības daļām? Vai tā ir tikai sabiedrības neizglītotība, vai tā ir pārvaldības forma? Kur jūs saredzat to lielāko rūgtumu? Tas ir kopums, tas ir gan sabiedrības izpratne, arī tā ir varbūt pat tādas zināmas politiķu gļāvums dažreiz, jo diezgan liela ietekme arī uz pašvaldības procesiem ir politiķiem, un tiklīdz viņi saskarās ar kaut kādu sabiedrības kritiku, vai arī paši ierēģi, tad ir tas iebāzt strausam galvu smiltīs un izlikties, labi, šis uz mani neattiec, labi, ja bija kritika, tad mēs piebremzēsim ar stabiņiem vai vēl kaut ko. Tas ir tas kaut kāda, varbūt zināmā ziņā tāda neuzdrīkstēšanās, vai pat nevēlēšanās kaut ko mainīt, kas ir gan ierēģi, gan politiķu atbildība. Ir arī, protams, jaunā paudze. Bet dažreiz šķiet, ka tā jaunai paudzei ir grūti ietekmēt to sistēmu, ko cilvēki uzskata, kas strādā jau gadiem, bet mēs labi redzam, ka tas nestrādā. Mēs kā nevalstiskās organizācijas uz to norādām, bet tāpat tiek atkārtots viens un tās pašas kļūdas. Dažreiz tas ir bēdīgi to tā redzēt.
Jā, man liekas, ka tas tāds zināmā mērā attieksmes jautājums, jo patiesībā sakot, mēs arī, pat cik jau mēs esam diezgan sena organizācija, mēs esam likumdošanu mainījuši, mums ir būvnormatīvi, mums ir Eiropas labā pieredze. Un mēs joprojām piefiksējam, ka joprojām tiek veidoti ārkārtīgi neglīti risinājumi, nejēdzīgi, tādi, kas nav cieņpilni droši vien. Un kāpēc? Droši vien tas tāpēc, ka es nezinu, ko jums augstskolā māca par vides pieejamību un par to, kā cilvēks grib būt sabiedrībā. Un man liekas, ka tur nav pievērsta īpaši pietiekoši daudz uzmanību, un droši vien, ka vairāk vajadzētu izglītot arī jaunos speciālistus, arhitektus, ir sevišķi tagad, kad viņiem ir uzliktā vides pieejamības vislielākā atbildība tieši no arhitekta ir atkarīgs, kāds risinājums vienā vai otrā vietā būs, un tas par to risinājumu ir atbildīgs arī pats arhitekts kā tāds. Tad droši vien, kad šie speciālisti, kas tiek pie tiem objektiem, droši vien, kad nekad nav aizdomājušies par to, ka sabiedrība ir dažāda un vairāk skatās uz ļoti tādiem sportiskiem, veselīgiem, jauniem cilvēkiem, kuri dzīvo sabiedrībā un neaizdomājas par to, ka ir jaunie vecāki, kuriem vides pieejamība ir tikpat svarīga un sarežģīta bieži vien, un neaizdomājas par to, ka veci ļaudis mums sabiedrībā ir nospiedošs vairākums, ka ir cilvēki ar visdažādākā veida invaliditāti, un ka patiesībā sakot, tā nav tāda viena cilvēka iegriba, tā vides pieejamība, tā pieejamā vide kā tāda, bet tā ir tāda normāla prasība, kas ir vajadzīga vismaz 85% sabiedrības. Un ja mēs par to aizdomājamies, tad droši vien tie risinājumi būtu foršāki, labāki, iedzīgāki, cieņpilnāki. Tā ir tā attieksme, kurai mēs netiekam kaut kādā veidā pāri. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, varbūt, ka pilsētas cilvēkiem ir ievērojis. Mums taču normatīvs ir. Mums ir viss, kas ir vajadzīgs. Mums ir Eiropas Savienības norādes un vēl kaut kas, un Eiropas Savienība nāk arī ar tādām direktīvām, saprotot to, ka Eiropas Savienības, ne tikai Latvijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu speciālisti varbūt tāds, kad negrib kaut ko darīt, viņiem ir direktīvas, kas ir obligātas kaut kur, un tad ir direktīvas par to, kā mājaslapām jābūt pieejamām, un ir ļoti strikti noteikumi par to, kādā veidā ir jāveido, jāceļ, jābūvē vai kaut kas jādara būvēm Latvijā, ja tiek iesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Un tad mēs, tie nav ļaunie cilvēki, tie ir mūsu paši cilvēks izdomā to izveidot pilnīgi otrādāk, lai neievērotu, lai neuztaisītu un meklē nevis risinājumus, bet kaut kādus attaisnojumus, kāpēc, lai to vidi neveidot pieejamu. Tā ir attieksmes jautājums droši vien kaut kur. Un mēs kā sabiedrība attīstamies lēni. Iespējams, ka mums ir kaut kāda bagāža, bet ir cilvēki, kas ar to bagāžā nav bijuši. Es domāju, Padomju Savienībā, kur nebija daudzas lietas, bet nezinu, kaut kas pietrūkst joprojām. Un droši vien, ka tā izglītības sistēma arī varētu palīdzēt. Aiciniet apvienību Apeirons uz saviem kursu darbiem vai mudiniet savu vadību, lai iekļauj vairāk informācijas par vides pieejamības risinājumiem, izaicinājumiem un kādām jaunām tendencēm. Man liekas, ka studenti to var ietekmēt. Par to attieksmes jomā es tikai gribēju pieminēt arī, ka ir diezgan novecojuši tie ceļu standarti, uz kuriem atsaucās, un patiesībā ir vēl arī Eiropas Savienības kaut kādas standarti, kas ir augstāk stāvoši, bet par ko patiesībā ierēģi nemaz nezinu. Tā kā bieži vien ilgstoši bija tāds mīts, ka nedrīkst pilsētā izvietot gājēju pārējais tuvāk par 200 metriem viena no otras. Neregulējums gājēju pārējais. Viens aktīvs cilvēks, kas tagad darbojas Grīsņkalna biedrībā, pamanīja, ka Eiropas Savienības standarts, kas stāv augstāk par to, nosaka, ka tā tomēr nedrīkst darīt, un tagad viņi vairs to kā argumentu neizmanto. Bet tagad tiek izmantot citi argumenti, kāpēc, piemēram, nevarētu ierīkot neregulējumu gājēju pārēju apgaismojums vai atsauc uz kaut kādiem mistiskiem standartiem. Tas ir attieksmes jautājums, kā no ierēģņa puses, kā kaut ko nevis izdarīt, bet kā atrast iemeslu, kāpēc neizdarīt. Jā, tos šķēršļus meklē vairāk, un tad jocīgi liekas, vai ne? Tā kā ērtāk cilvēkiem kaut kas ir, ko mēs kā nevalstiskas organizācijas arī bieži vien, kādas pilsētas ierēģiem sakam vai politiķiem kaut ko, un visi saka, jā, tas ir forši, un viss jau ir par, bet jā, reālajā dzīvē izveidojās pilnīgi otrādāk. Absurda situācijas vienkārši. Kaut vai, piemēram, studijās ārzemēs, es zinu, ka daudzās augstskolās, kur studē arhitektūru, tur arī ir iekļauts speciāls kurs, kur arī brauc, kur studentiem katram ir jāiesēž ratiņkrēslos un jāpamēģina pastaigāties ar šo te spieķi un mēģināt izjust, kā tas ir būt reāli tajās būvēs un tajā vidē. Un tad, man šeit tikai tādā veidā jau arī caur empātiju var saprast tikai to, kā tas ir
reāli būt tajā situācijā. Bet Latvijā nav tā. Kāpēc? Latvijā mums kāpēc jūs neprasiet neko, un kāpēc jūs neceliet traci par to, ka mums nav pietiekoši daudz šīs informācijas, šīs zināšanas, šīs empātijas, vai šī informācija par to, kā cilvēki jūtās un kā viņi var izmantot šos objektus vai vidi vai vienalga ko? Droši vien, ka tas jau ir kaut kādā mērā tas, ko jūs minējāt, ka mēs katrs dzīvojam nedaudz tādā savā muļķīgajā burbulī, neredzot to, ka ir īstenībā problēma un ka mēs mums ir jāiziet no viņa ārā, jo mēs arī varam kaut kādā brīdī nonākt kaut vai tajā pašā ratiņkrēslā, un tas draud mums visiem. Tas droši vien ir tas ignorants jautājums, ka tikai tādā veidā var kaut kā uzlabot to situāciju. Jā, bet tu jau nonāk situācijā tādā, ka tev nevis invalīdu ratiņkrēslā jāpārvietojas, bet ar bērnu ratiņiem, un tad tu savā iemīļotajā kafejnīcā neiekļūs iekšā vai kebabnīcā vai vienalga, kur, vai arī tev mamīte paliks veca un vecāmāte nevarēs vairāk kaut kur aiziet. Jā, un tad mēs sēžam mājās, un tas ir daudz dārgāk, man liekas. Mēs kaut kā neskatāmies kompleksi arī, man liekas, to valsts attīstību, to vides attīstību kā tādu, un ļoti lielu uzmanību pievēršam tam, lai tev nodrošinātu, un tad neej no mājas ārā, un tev viss būs un atvedīs. Reku tev pārtiku piegādās, neej uz veikalu vēl kaut kur, bet mēs nedomājam par to, kā cilvēku ieaktivizēt kaut kur. Un tad mums ir saukļi, lozungi un kampaņas kaut kādas, kur seniors vajag kaut kur dabūt un vēl kaut. Bet tā vide mūs nevedina uz to, ka tajā vidē tu vari labi justies. Piemēram, tāds pats toalešu jautājums, ka Rīgas pilsētā nav jau tādas publiskās toaletes, kur tev aiziet, un tu nevari saplānot savu laiku, un tad izvēlēs, ka labāk neiet. Tā ir tā pilsētu plānošana, droši vien arī kaut kur piedalās visā šajā diskusiju procesā, kā vidi Rīgā veidot un taisīt. Tas ir viens ļoti aktuāls jautājums, man liekas. Par tiem ārtelpas risinājumiem vispār, vismaz man izejot cauri studiju procesam, jo tagad ir maģistra pēdējais gads jau izveidojās tāds priekšstats. Katram studentam izveidojās kaut kāds mazliet savs skatījums, skatoties uz kaut kādām referencēm, jo patiesībā jau tas tā studiju procesā ļoti maz tiek rādīti, vai faktiski netiek rādīti kaut kāda ārtelpas labie piemēri, kā veidot labāku ģenplānu, kā veidot pieejamu gājēju kustību un tā tālāk. Un tad beigās maģistra noslēguma darbos katram ir tā izpratne, kāda ir, un tādas vienotas viņas nav, un ļoti labi arī palīdz īstenībā ārzemju braucieni apskatīties, kā tas ir citās vietās, paskatīties, kā to pašu varbūt panākt citur, un tad tas uzreiz atver acis, bet mēs varētu tomēr daudz labāk, un jo varbūt ikdienā kaut kā ieslīgstot rutīnā un pavadot visu laiku tikai Rīgā vai lasot Facebook komentētājus, cik stabiņi ir slikti vai vēl kaut kas, tad cilvēkiem ar laiku jā, bet varbūt tomēr jā, bet mēs jau nevaram labāk, bet tomēr mēs noteikti varam labāk. Ja, bet kas traucē labāk? Es nezinu, kāpēc arhitekti nedara to labāko, bet pasūtītāja ietekme. Es arī esmu dzirdējis to, ka arhitekti labprāt darītu daudz ko, bet pasūtītājs un pašvaldības vai privātie kādi saka, nē, tur nevajag uz to vidas piemību, mēs varam iekonomēt kaut ko un tad labāk neuztaisam. Pasūtītājs vainīgs ir, kā tev liekas? Tas ir tā izpratne. Es teiktu, tas var būt gan pasūtītājs. Īstenībā nav jau tā, ka arī visi arhitekti ļoti labi zina par labiem piemēriem, tīpaši varbūt vecākas paaudzes. Viņi varbūt nemaz nezina, nav iedomājušies, viņi arī strādā jau ilgstoši tā, bet kā varētu citādāk, bet tur jau mēdījos tur teica tā un šitā, dažreiz arī klients negrib. Jā, tas pasūtītājs. Es jau atkal nav izpratnes. Protams, ka es labprāt izmantojot šo iespēju, es labprāt aicinātu tik vienu arhitektūras studentu pavadīt mēnesi apeironā un nākt kā brīvprātīgiem padarboties un pastrādāt ar mums kopā un redzēt to virzību, kā mēs redzam un kā cilvēki jūtās tajā vidē un tiešām izmantot iespēju pavadīt ratiņkrēslā kaut vai vienu dienu. Un tas jau man liekas, ka būtu ļoti daudz, bet ārzemēs es arī esmu dzirdējis un redzējis tās studiju programmas, kur mēnesis ir tas, kas kur tev ir jāiejūtās tajā ādā, lai tu tiešām sajustu, kā tas ir. Neaiziet pie friziera, saprast to, ka, piemēram, Latvijā tikai 4% zobārstniecības kabineti ir pieejami. Tad atkal, kā tas ietekmē to cilvēku grupu, kuri nevar nokļūt pie zobārsta, kā tas viņu ietekmē, ja tu nesārstē savus dobiņus, kā tas ietekmē tev vispārējo veselību, kā tu izskaties un vai tādā veidā tu varētu atrast darbu. Tā pieejamā vide vai nepieejamā vide tev ietekmē ne tikai to, ka tu nevari izkļūt nekur, bet tas ietekmē tavu veselību, tavu finansiālo situāciju, tavu socializēšanos kaut kur. Un tie jautājumi, kas neaiziet kaut kā, un bieži vien mēs to nesaprotam, bet pamazām kaut kur
arī ir tādi labi risinājumi. Un pamazām mēs kā sabiedrība attīstam. Reizēm tā Eiropas Savienība palīdz ar tām savām direktīvām, reizēm tādas kampaņas palīdz. Piemēram, mums ļoti palīdzējis, kad tāds pacēlams bija tāda salīdzinoši nesen tāda kampaņa Dod 5, varbūt, kad ievērojāt, kur visa sabiedrība vāca naudu, ziedojumus, lai varēja noziedot visu sabiedrību naudu, lai atrisinātu viena vai otra cilvēka pieejamību, lai viņš varētu izkļūt no mājas ārā. Jā, man liekas, tas tā uz brīdi pacēla augšā to pieejamības jautājumu, un tad radās jauni normatīvie dokumenti, normatīvas drusku pamainījās, bet atkal mēs skatāmies uz vēlēšanu procesu, tad vēlēšanas notiek skolās, kas nav pieejams, atkal cilvēki uz vēlēšanām nevar aiziet, veci cilvēki, pavērojiet, kad iesiet uz vēlēšanām, kādā veidā vecs cilvēks nevar iekļūt šajos vēlēšanu iecirkņos, un tas ir lielākoties skolas, kurās atkal varētu mācīties gan bērni ar invaliditāti kopā ar tipiskie un netipiskie bērni kopā, ja tā varētu teikt, un tas nenotiek. Mēs joprojām ar to iekļaujošo izglītību ļoti buksējam un kaut kā nevaram pieņemt lēmumu. Ļoti elementāras lietas, kuras varētu jau attīstīt. Šajā sarunā jūs vairāk kārt abi minējāt Eiropu un to, ka citās valstīs ir no kā pamācīt. Varbūt jums ir kaut kādas valstis vai pilsētas, kas ir iesēdušās atmiņā, kā tādi veiksmīgi risinājumi, no kuriem varbūt mums jaunajiem arhitektūras studentiem vai vispār sabiedrībai iedvesmoties, lai saprastu, ka var labi un ka tie risinājumi pastāv un tas nav nekas utopisks. Nu jā, no tāda vidas pieejamības viedokļa redz arī ietekmē ļoti daudz arī citi faktori, kas notiek pasaules valstīs. Un, piemēram, tur, kur notiek olimpiādas, ir arī paralimpiskās spēles. Ar paralimpiskās spēles ir tur, ka tās, kurās piedalās cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti. Un tādas valsts, tādas pilsētas kā Barcelona vai Londona, tās ir pieejamas. Un jāteic, ka šī paralimpiskā kustība ir zināmā mērā ietekmējuši šo pieejamības lietu, jo cilvēki brauc kaut kur un kaut kādā veidā grib kaut ko nopirkt, varbūt tās, un kaut kā valsts ir aizdomājusi. Un tās olimpiskās kustības uzstādījums ir tāds, ka tai pieejamībai ir ļoti liela nozīme. Un tie pieejamības risinājumi vismaz pēdējās paralimpiskajās spēlēs, kas ir bijušas, un tur vispār tāds jau tādā kosmosa līmenī salīdzinājumā Latvija. Bet, ja skatās citas Eiropas Savienības valsts, tad atkal kaut kur mēs reizēm esam priekšā. Jo tur tie risinājumi, kas ir izmantot, tie ir 70. 80. gados, kad tomēr tāds cits pieejamības izpratnes līmenis bija, un tad reizēm ir tā, ka kaut kur mēs esam labāki un veiksmīgāki un pieejamāki kaut kur salīdzinājumā, pieņemsim ar to pašu Stokholmas vecpilsētu kā tādu, vai ne? Un tur, man liekas, ka Rīgā mēs jūtamies drusku labāk un brīvāk atkal no tāda viedokļa. Tā kā dažādāk jau ir, bet jā, no katras vietas mēs varam paņemt kaut ko labu, foršu, un man liekas, ka mēs Latvija esam maza valsts, un ja mēs godprātīgi cieņpilni darītu to darbiņu, kuru mēs esam uzņēmušies, tad mēs mūsu mazajā valstī varētu parūpēties par ikvienu cilvēku un padomāt par to, kādi tie risinājumi ir, kurus mēs piedāvājam. Piemēram, Latvijā bija milzīgs process, kas ir deinstitucionalizācijas process, tas ir vārds, ko grūti izrunāt, var pamēģināt. Es jau saprotu. Jā, deinstitucionalizācija tā ir tāds milzīgs process, kurā cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem no lielajām institūcijām, kas bija palikušas no Padomju Savienības gadiem, dzīvo grupu dzīvokļos, grupu mājās, un tur diezgan daudz naudas bija izdotas, lai pašvaldībās taisītu grupu dzīvokļus un grupu mājas. Tad likās, ka tas ir tik forši un tik fēni, un tas ir tiešām tāds pozitīvs process. Un tad arhitekti izdomā tādus labus risinājumus, kur ir sešas istabas, kur dzīvo 6 cilvēki, bet paredz 2 toaletes un 1 virtuvi. Un tad liekas, kā tu gribētu dzīvot tādā mājā, vai tu esi uzdevis šādu jautājumu, vai tev gribētos dzīvot tajā vietā, ko tu esi saprojektējis. Un tiešām ir arhitekti plānojuši un veidojuši un domājuši kaut kādā veidā, bet atkal droši vien, kad pieņēmuši to, ka kā teikt, tas jau domāts ir cilvēkiem ar invaliditāti. Tas jau nav domāts tā kā, tā attieksme, man liekas, ka reizēm ir. Un Eiropas Savienībā ir ļoti daudz labu piemēru, kur cilvēki dzīvo, un mēs, esot Eiropas Savienībā, droši vien citās valstīs esam redzējuši to, ka cilvēki ar invaliditāti ir ielās. Viņi staigā, viņi iet, un bieži vien mēs tos risinājumus neredzam, bet viņi kaut kur ir. Un viņi uz mums neattiecās, bet tā ir tā labākā tā arhitektūra vai tā pilsētas plānošana, kad nav tādu speciālu risinājumu.
risinājumu. Ka nav tādas milzu invalīdu uzbrauktuves, kurš tu redzi pa gabalu. Tu aizbrauc uz Dresdenes muzeju, tu neredzi nevienu pacēlāju, tu neredzi nevienu uzbrauktuvi, bet tie cilvēki tiek iekšā un ļoti cieņpilni un normāli. Tas ir tas, kur mums jāmācās kaut kādā veidā saprast, kā arī tā vide tev to invaliditāti nepalielina. Piemēram, braucot Rīgā tramvajā, tad mēs aizkavējam visu tramvaju kustību uz kādām minūtēm 10 apmēram, lai tur pacēlājs nolaistos, pavērojot kādreiz, lai cilvēki uzbrauktu augšā un tas pacēlājs paceļās un ka tad cilvēki jāpabīda vēl kaut kur tik sarežģīti. Un beigās tie pārējie tramvaja pasažieri jau dusmīgi, jo viņi jau kavē un vadītājs ir dusmīgs. To tā vide veido attieksmi arī pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un man liekas, ka arī par to attieksmi ļoti labi, man liekas, ka ir tādi vairāki piemēri, ko mēs varam padomāt vienkārši par to. Atcerieties kaut kādu kampaņu, varbūt tās, kur mēs par cilvēkiem ar invaliditāti esam stāstījuši valstī kopumā. Jebkādu kampaņu kaut kur. Nāk jums prātā? Uzreiz uz sitienu radīšu, ko nenāk. Jā, mēs nestāstam par šīm lietām. Un tas ir tāds, man liekas, ka tāds arī milzīgs rādītājs. Un ja mēs tā sāktu atcerēties, tad jā, pirms Ziemassvētkiem mums ir kampaņa, kur mēs vācam naudu, jo cilvēki ir nabadzīgi, viņi paši neko nevar, bērniņi, kā teikt, ir problēmas, ir ratiņkrēslus jānopērk, vēl kaut kam jāsavāc naudu. Uz lieldienām mēs tur vācam naudu, mēs esam savākuši 170 vai 300 tūkstošus, jo tie cilvēki jau paši neko nevar. Un tās nav sliktas kampaņas, bet ja tās ir vienīgās, tad mums zemapziņā nosēžās tāda stereotips par to, ka šie cilvēki ir tādi, kuri mums sabiedrībā nav, bet viņi ir nabadzīgi, viņi ir savādāki, viņi ir jāpažēlo, un tādas mums tās kampaņas ir. Un tādas pozitīvas kampaņas, kur cilvēki tiešām ietu, darītu, jā, paralimpieši mums ir, bet tie pa 4 gadiem kaut kur parādās, un mēs zinām, droši vien Aigaru Apini, kurš lodi grūž un vēl kaut ko dara, un vēl daži paralimpieši varbūt tās ir, bet vairāk tādu kampaņu nav, kur cilvēki strādā, kur viņi atpūšās, kur viņi ir vienkārši cilvēki sabiedrībā. Un vienīgais televīzijas raidījums, mēs tā ironiski par to stāstam, ir viens televīzijā raidījums. Kāds? Televīzija. Ironiski es to saku. Mums ir viens raidījums Degpunktā. Jo raidījumā Degpunktā mums ir bērni, kuri ir noklīduši, kaut kur pazuduši, un lielākoties tie ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem. Lielbritānijā ir 700 000 cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem. Latvijā cik ir? 5. Atkal tā, kā mēs izprotam kaut kādas dažādības un kā mēs neidentificējam kaut ko, un tas atkal tāds jautājums ir. Jā, un tās kampaņas ietekmē tā sabiedrības attieksmi, droši vien, kad arī arhitekts, un arī tad viņi veido kaut kādus projektus tiem nabadziņiem, tiem, kas ir tur kaut kur, un mēs tad esam, kā teikt, varēni sportiski un tādi kaut kur. Tajā, man liekas, kad mēs arī tādā sabiedrības attīstībā kaut kur drusku kavējamies par tām stereotipu vairošanā kaut kur. Un šo atkal ir norādījuši vairāk arī Eiropas Savienības eksperti un par to, ka mums ļoti, ļoti pietrūkst tādas pozitīvas kampaņas. Mēs reizēm, atkal kādreiz tā kā televīzijas sižetā, mēs varam redzēt, ka, piemēram, viens bērns ratiņkrēslā mācās skolā. Varonis atkal no viena grāvja otrā. Mēs žetonējam. Kāds viņš ir varonis? Viņš ir vienkārši bērns, kas mācās skolā, un forši, ka skola ir pieejama. Bet mēs tādu žetonus piešķiram kaut kā un atkal izceļam kaut kādā veidā. Varbūt, ka cilvēki negrib, lai viņus izceļ kaut kur. Piemēram, arhitektūrā ir ļoti daudz tādu jaunu teātru rekonstrukcijas, kur mēs parasti paredzētu ratiņniekiem vietu. Pašā priekšā izliekam. Kur gan citur? Viņam tā priekšā vislabāk ir, bet ja viņš nav tik ļoti tāds, viņš ir uz iekšu vērsts, viņš negrib, ka viņu visi skatās, viņš grib kaut kur maliņā, vai viņš ar draudzeni atnācis kopā, vai ar draugu kaut kur, viņš grib kopā sēdēt, vai ar ģimeni. Tādas iespējas nav. Nē, visus ratiņniekus aizbīdam priekšā, kaut kur noliekam. Tā atkal tā lieta, kur mums jāmācās kaut kur saprast to, ka tie nav kaut kādi atsevišķi sociāla grupa, nezinu, no kaut kurienes atnākusi, bet mēs paši tie esam. Ja mēs domātu tādās kategorijās, vai es tur gribētu sēdēt, vai es tur gribētu dzīvot, vai es gribētu tādā veidā pārvietoties pa to vidi, ko es esmu veidojis, droši vien, ka arī tie objekti būtu daudz savādāk. Tāpēc droši vien, kad jāprasa studentiem, lai kursā jums ir augstskolā arī kāds kurs, kur stāsta par šīm lietām vairāk. Pirms mēs aizplūdām uz pavisam kaut ko citu, bija jautājums par tām Eiropas pilsētām, no kurām iedvesmoties. Varbūt mūsu vidū
tieši tā kā par pilsētu bija tik pieminēts sākumā tās olimpiskās spēles, kas šogad ir Parīzē. Kādreiz Parīze ir viens no tādiem varbūt labiem piemēriem, kā ātri izveidot velo infrastruktūru, kad ir tā kā tāda politiskā griba un uzstādījums, jo tur tā kā tiešām diezgan aktīvi uz brauktuvi rēķini tika izveidotas ļoti daudz velo josas, velo ceļi, un tiešām tā kā cilvēku paradumi ļoti strauji sāk mainīties, jo iepriekš Parīzē bija diezgan lielas problēmas ar sastrēgumiem tā tālāk, un cik es saprotu, šobrīd jau gan arī 20 vai pat 30% ikdienā izmanto velo vai pat vairāk. Tas ir viens no tādiem piemēriem, bet, protams, arī tāds, varētu teikt, tāds bezmazliet perfektās infrastruktūras piemērs, bet, protams, nekas nav perfekts un nekas nav ideāls. Visur ir Nīderlandes pilsētas, kur ir padomāts gan par gājējiem, gan par velobraucējiem ļoti labi, jo tur ir ļoti daudzās vietās, ja jūs iesiet pāri mazākas nozīmes un lielākas nozīmes ielu, un tad pāri tai mazākas nozīmes ielai ar to lielākas nozīmes ielu ir nepārtraukti iet un veloceļš, un vienkārši auto vadītāji pārbauda to vietu, bet gājēji skaidri redz to prioritāti. Tas arī ir droši, var pāriet sausām kājām. Tas ir gan vides pieejamības, gan satiksmes drošības jautājums. Protams, tur ir ļoti attīstīta arī velo braukšana, velo infrastruktūra. Tas, protams, pats par sevi ir labi zināms visiem. Ka brīžiem pat ir tā kā, ja velo braucēji kļūst par daudz, tad jau kā gājējs jūties mazliet liekas tajā pilsētā, jo tu mazliet jau tu tā kā jūties kaut kā man tagad jāšķērso vai kaut kā, bet, protams, tur arī ir labi atrisināt. Tas šķiet ir tādi jau valsts līmenī standarti, kurus projektētāji ievēro un kur labi zina, kā veidot, ko mums katrs projektētājs ar savu izpratni veido visu. Kopenhāgena nāk atmiņā kā tāda pilsēta, kur ļoti labi ir attīstīta ūdensmala, kas Rīgā arī mums ir tik plaša Daugavas akvatorija, kur bieži vien tās ūdensmalas arī nav pieejamas, un tur savukārt ir dažādas, tur tiešām ir padomāts par visu tā, lai cilvēks tiešām justos komfortabli ejot gar ūdeni, bet īstenībā ir jau arī labi piemēri pat Latvijā, ne tikai Rīgā, nāk prātā arī Kuldīgas vecpilsēta, kur pagājušajā gadā tika iekļaut UNESCO mantojuma sarakstā, arī ir tādas gludas plāksnes, ejot pa visu vecpilsētu uz ietvēm, kur visapkārt ir bruģis, bet cilvēks ratiņkrāslā var ērti pārvietoties, arī vecāki cilvēki vai māmiņas ar bērnu ratiem, viņi var izmantot šo gludo bruģi, kas, piemēram, ļoti trūkst Vecrīgā, kur tas bruģis brīžiem ir, var izlaust kājas, un jautājums, kā vispār cilvēki tur var labi pārvietoties, jo Rīgā ir arī daudz šķēršņu. Uz ietvēm, piemēram, tā tālāk. Vēl arī kā labs piemērs nāk prātā Gaujas iela Ādažos, kur arī ir, var šķiet, padomās par pilnīgi visiem satiksmes dalībniekiem, un tas arī ir izpildīts tādā ļoti kvalitatīvā veidā. Ir daudz tādu kvalitatīvu projektu, var tā teikt. Un tas, kas ir viens no tādiem varbūt nesenākajiem piemēriem, ir piemēram arī Viļņa, kas ir mūsu varbūt pat klimatam vai izpratnē atbilstoša pilsēta. Dažreiz cilvēks ir tāds mīts, ka mēs jau to nevaram, jums ir cits klimats un tā tālāk, bet tas, protams, lai paliek kā mīts. Viļņā tiešām ir ļoti daudz attīstības noticis pēdējos gados, tur tiešām ir ļoti daudz jaunu projektu, jaunu biznesa centru, dzīvojamās apbūves, un tur arī tiek izmantoti labākie standarti no Eiropas, kas jau ir tādi jau iestrādājušies, gan veloceļi, gan ietvas, gan tā tālāk. Gan arī ļoti daudz ir pacelts gājēju pārējais, kas, principā, Rīgā ļoti maz, vai faktiski nemaz, tiek veidots, kas arī ļoti ērti var šķērsot ielu sausām kājām, un arī autovadītāji piebremzē, kas ir arī viens no lietām, par ko mēs cīnāmies. Rudolfs jau daļēji minēja tāds arī piemērs Latvijā, bet es gribēju paprasīt arī Ivaram, kas tavuprāt būtu varbūt tādas Latvijā varbūt izdevušies objekti un tās vietas, kur mums topošiem arhitektiem vajadzētu braukt un skatīties, kā tas ir tā kā jāizskatās, tā teikt. Jā, droši vien, ka daudz vieglāk ir nosaukt objektus, ko braukt un skatīties, kā nevajag. un vienu tādu objektu pateikt, kur ir ievērots tas viss, kas ir tās minimālās prasības, kas ir būvnormatīvā minētas, man ļoti grūti nosaukt. Es tādu nevienu nevarētu pateikt arī īsti. Un arī tās ielas, ielas ir forši, ka ir tādas izbraucamas un labas, bet uz kurien viņš brauks pa tām ielām cilvēks, vai tās kafejnīcas Kuldīgā ir pieejams, vai tu vari nokļūt kaut kur, vai tikai pa ielu pabraukāties, vai braucienā no Rīgas uz Kuldīgu izbraucot pa vienu ielu, tad tu būsi mierā ar to, tev gribās kaut kur paēst, kaut ko nopirkt un tā kaut kā. Bet jā, un tādu vienu tādu ideālu vietu, ļoti sarežģītu jautājumu tu man uzdevi.
nevaru pateikt. Neiespējami. Un jocīgi tas, ka arī tos objektus, kas arhitektūras gada balvu ir ieguvušas, un kur atkal arī paši arhitekti ir uzsvēruši, ka viņi ir ļoti daudz pētījuši un skatījušies, un tas vidas pieejamības faktors ir ņemts vērā, un arī tie nav atbilstoši. Man liekas, piemēram, Cēvas Pērle, tur man liekas, ka nosaukums ir vienam dienas centram, un ar ko pagājušā gada laikam gada balvu saņēmēji. Mēs tur atradām ļoti daudz lietas, par kurām nav arhitekts padomājis, un tas liedz tā labi justies arī tiem cilvēkiem, kas tur uz vietas to pakalpojumu saņem. Tā kā, it kā jau forši izskatās, un man liekas, ka reizē mēs tā kā ļoti, vismaz arhitekti kaut kur drusku vairāk skatās uz to, lai to objektu varētu nofotografēt un glancētā žurnālā ielikt, un pēc tam par tādiem konkursiem varbūt tās, ka varētu rādīt kaut ko, bet mēs neaizdomājamies par to, kā tas cilvēks tur dzīvos, un vai tas pats arhitekts gribētu būt tajā dienas centrā un strādāt tur. Tā kā, tur ir problēmas neapšaubām. Tā kā vienu nosaukt man ir ļoti grūti. Es negribētu to izdalīt kaut ko. Es nevaru vienkārši. Es gribētu varbūt tās, bet... Nu jā, tā arī tas, ko minēja par tiem fočēšanu žurnālā un tas, ka mēs gribam uztaisīt, lai tas viss ir tik ļoti skaisti un tā, bet tad arī pat laikā mēs redzam, ka bieži vien ar visiem tiem vidas pieejamības jautājumiem mēs negribētu teikt, ka ieejam otrā grāvī, bet vienkārši, ka mēs izvēlamies risinājumus, kas ir tā kā tiešām tik ļoti sevišķi esošajā vidē, kas tik ļoti var dažreiz degradēt to tēlu, kā tādu ļoti masīvu, gan šīs konstrukcijas, gan dažādas citas veida pielāgojumi. Un varbūt ir kaut kādi, kas man liekas, ka ir arī tādi nedaudz negatīvi dažiem gan arhitektiem, gan citiem rada tam visiem šiem pielāgojumiem. Un varbūt ir kaut kādi ieteikumi vai kaut kas tāds, kas šķiet, ka kāpēc un vai vispār vajadzētu obligāti, vai ir kaut kāds limits, līdz kuram tas ir racionāli vēl tos pielāgojumus veidot. Bet bieži jau problēma ir tas, ka vidas pieejamība tiek veidot ķeksīšu pēc, un tāpēc netiek izmantot labā praksa, bet tikai kaut kā, piemēram, diezgan tā kā neveikli ir. Arī pat nesen redzēju Latvijas dzelzceļam kaut kādu vidas pieejamības risinājumu jaunajās stacijās, kas tagad jaunie peroni tiek pārveidot. Tur tāda, ir izveidots tā vidas pieejamība, tas pandus ir šausmīgi tāds zigzagā, tādā ļoti lielā zigzagā, varbūt varēja kaut kā garāk vai plūdenāk. Bieži vien ir tā kā problēma, ka tiek veidot taisnie leņķi, kas nav pārredzami nekad, un tas arī cilvēks, un arī ne cilvēks ratiņkrēslā, ne arī riteņbraucējs, ne arī patiesībā gājējs nepārvietos tajos taisnajos leņķos. Un tas nav īstenībā saprotams, kāpēc nevar kaut kā varbūt apaļāk, varbūt tā, lai tā kā būtu pārredzamāki, tīpaši arī par tuneļiem. Pašai austrumu maģistrālē, ko pagājušajā gadā atklāja, ir joprojām tie saucamie izģērbtuves tuneļi, kuri nav diezko pārredzami, nav ar pārredzamiem stūriem. Tā viena no lietām arī pats dizains tiek izmantots pavisam tāds primitīvs dizains vai primitīvi risinājumi, kas, protams, arī estētiski skaisti nav. Nav gan. Par ēkām jau tas vēl cits stāsts, kā tur ļoti dažādas tās pandus izbūves noteikti daudz vietu varētu varbūt veiksmīgāk. Es nezinu, varbūt varētu gan. Jā. Jā, es nezinu, kāpēc, bet atkal, ja mēs skatāmies no tiem terminiem, ar ko mēs iesākām, tas pieejamība, piekļūstamība, universālais dizains. Tā ir tā domāšana, kurā mums vajadzētu domāt. Un tur ir 7 principi, kurus vajadzētu ievērot, un ja mēs viņus ievērojam un šo principu ietvaros domājam par katru mēslu, ko mēs taisam, vienalga tas ir uzbraukt uz tiltiem vai risinājums kādā ministrijā kaut kur, tad droši vien, kad būtu daudz savādāk tie risinājumi, bet mēs nedomājam, mēs domājam bieži vien no tāda lētākā varianta, kā būtu lētāk to visu izdarīt, kā varētu ātrāk kaut ko izdarīt, un neaizdomājamies par to, kādā veidā tas būs eksploatācijā. Piemēram, mums ļoti daudz piemēru, kur tiek taisītas arī paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti toaletes, ļoti daudzās vietās, bet reālajā dzīvē tur beigās pie nodošanas eksploatācijā ēkas, jā, tur viss ir kārtībā, viņas tur ir, pēc gada tu aizēji, viņas tur vairāk nav, bet tur ir darbiniekiem virtuvīti ierīkota, tur ir kāda šūšanas kartelītes uztaisīts, jo pie mums jau tādi nenāk. Un kā tad viņi nāks, ja tev tiešām pat toaletes nav, tev, teiksim, ratiņkrēslā tu brauc, tev rokas netīras, ja tu nepārtraukti uz ielas
homoseksuāls esi, un kaut kā mēs nonivilējam to invaliditātes, to aspektu kā tādu. Mēs neredzam, mēs negribam, un atkal tāds aplis iznāk, ka viņi pie mums nenāk, bet viņi nenāk tāpēc, ka nav pieejamības, un mēs atkal pieejamību neteicam, ka nav šo cilvēku kā tādu. Tas, ko mēs Apeironā darām, mēs ļoti daudz cilvēkus motivējam iet ārā ielās kaut kur, un mums ir arī tāda iniciatīva, varētu piebiedroties. Mums arī, ja kāds vēlās, izmantojot studiju gadus, mums ir A-komanda izveidot. A-komanda, varbūt, kas esat redzējuši filmu par A-komandu, kur armijas cilvēki Amerikā risināja dažādas problēmas, un mums ir A-komanda, pēc kā Apeirona komanda, kur arī cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti vienkārši ir ielās. Viņu uzdevums ir iet uz kafejnīcu, nopirkt kafiju, braukt ar vilcienu, braukt uz citu pilsētu ar autobusu kaut kā, pārbaudīt, vai tas darbojās. Zināmā mērā radīt tādu spiedienu vai pieprasījumu, kad mēs te esam, un tai pieejamai videi vai tiem pieejamiem pakalpojumiem ir jābūt. Ļoti grūti mums ir patiesību sakot, bet mēs neesam zaudējuši to uzstādījumu kā tādu, un ļoti pie tā strādājam. Un patreiz arī mums ir ļoti laba iniciatīva kopā ar kultūra mantojuma pārvaldi. Mēs skatāmies tieši kultūra vēsturiskās ēkas, kur tur varbūt saka, tas samērīguma princips ir jāievēro varbūt tās. Un, jā, viņš ir jāievēro, bet mums nav izpratnes par to, kā viņu piemērot un uz kādiem kritērijiem balstoties. Protams, ka tāds viens piemērs, man liekas, ka tipisks par to, kur to samērīguma principu var piemērot, varbūt, ka ziniet, Kurzemē tāda miķeļtornis, tāda bāka tāda ir. Varbūt esat dzirdējuši. Kādreiz apskatāties, un tad, kā jau bāka apaļa un tāda, tad pat tādām mītņu veidu kāpnēm var uzkāpt augšā. Piemēram, ja mums tāds uzstādījums, ka visur cilvēkiem invaliditāti jābūt klāt ir, un tad kā viņi varētu dabūt augšā, tad jābūvē lifts ir. Un ja lifts ir 3 reizes lielāks par pašu miķeļu bāku, vai tas ir samērīgi, droši vien, ka nē. Vai arī nojaukt kāpu, norakt nost, tāpēc, lai es ratiņkās, lai aizbraukt kaut kur, vai tas ir samērīgi. Skandināvijā uzskata, ka nē, jo daba ir pārāk par kaut ko. Mēs nevaram pakļaut savus iegribas vai vēlmi kaut kur doties, ja mums ir dabā jāveic postījumi kaut kādi. Vai vecrīgā kafejnīcā, kurā ir, 5 galdiņi un viņi ir 2. stāvā, ir jābūt tiem liftam, kas, teiksim, maksā, 2 šīs kafejnīcas gada budžetus, arī droši vien, ka nav samērīgi. Mums vajadzētu izdomāt to samērīgumu principus, kuru varētu 100% to normatīvu ievērot kā tādu, un kuru var būt kaut kādas atkāpes, bet nodrošinot maksimāli daudz cilvēkiem to pieeju. Mums nav valstī izstrādāt tādu principu, un tad bieži vien dodās pie mums uz Apeironu, un tad prasa, kā tur varbūt, kad varētu kaut ko neievērot, un mēs mēģinām rast tos risinājumus, kā maksimāli to pieejamību nodrošināt kaut kur. Jā, bet tāds samērīguma princips tā ir normāla lieta, un to vajadzētu skatīt kaut kur. Tā kā tas ir labs jautājums tev. Bet, piemēram, Agenskalna tirgu tomēr izbūvēja liftu. Agenskalna tirgus, man liekas, kad ir publiska ēka, un tur uz kopējiem izdevumiem, kas tika ieguldīti, tā lifta izbūve, man liekas, ka ir 0,0 kaut kādi procenti, bet joprojām toalets nestrādā, un joprojām tur ir ļoti daudz citas problēmas no pieejamības viedokļa, un tad lifts, atkal tas ir viens tāda mīts, man liekas, ka mēs to vides pieejamību uzturam kā lifts, uzbrauktuve, pacēlājs, un mēs no šiem trīs lietām netiekam tālāk. Ļoti daudz lietas ir, kas tajā vides pieejamībā ir vajadzīgas, lai cilvēks labi justos. Tas nav tikai pacēlājs un uzbrauktuve. Tā kā atkal mēs nezinām par to. Mēs prasiet saviem pasniedzējiem, lai viņi ved uz Apeironu, vai ir kaut kāds jēgpilns kursus, kur to pieejamību tomēr māca vairāk. Man liekas, ka tas ļoti svarīgi ir. Rudolf, tu stāstīji par Parīzi pirms tam. Man pašai bija veiksme tur paviesoties novembrī, ar riteni izbraukāju visu cauri, un sapratu, tur ir droši, tur ir ērti, un ķiveres nav ierasta lieta parīziešu velosipēdistu ikdienā. Latvijā gan sabiedrība lielākoties uzskata, ka mikromobilitātes rīku lietotājiem būtu jāvelk ķiveres. Redzēju jūsu Facebookā, ka tas nav pats svarīgākais, lai droši pārvietotos ar velosipēdu. Kāpēc tā? Kādas ir uzstādījums par šo jautājumu? Pirmkārt, jau ķiveres ir tāda viltus drošība. Uzvilks ķiveri, tu uzreiz tīsies pasargātāks varbūt, bet varbūt tīpaši tas attiec uz autovadītājiem, tu brauks kopējā satiksmē, brauktuvē, un autovadītājs varbūt tevi apdzīs ar mazāku attālumu, tāpēc, ka tev ir ķiveri, jā, it kā tu esi pasargāts, bet patiesībā vēl arī tas ķiveri jautājums rada varbūt tādu tā kā vēlmi neizmantot varbūt velospēdu. Piemēram, cilvēks, kas ikdienā nebrauc, bet viņš varbūt gribētu braukt, bet tad viņš, bet ķiveri ir obligāti, tad man viņi kaut kur ir jānopērk.
dārgi, tad man viņi kaut kur ir jāglabā, un beigās, tas arī vēl viens no faktoriem. Galu galā, tā kā cilvēki neizvēlās, ir mazāk braucēju, un tas tā kā to padara vēl nedrošāk. Līdz ar to, cik mums izdevās atrast, dažās valstīs ir obligāti ķiveru riteņbraucējiem vispār, jebkurā vecumā, piemēram, Austrālijā, un šķiet tur bija pētījums, ka pēc tam, kad viņi izveidoja kā obligātu prasību, tad velospēdu skaits samazinājās un drošība īpaši nekādā veidā neuzlabojās un pat pasliktinājās, ja vienkārši velospēdist mazāk. Ja tevi nepamana, tad par tevi arī ikdienā nedomā, un tad tā kā, tu parādies uz ceļa, tu esi tas kaut kāds dīvainīts, kas te ir izbraucis. Protams, varbūt par elektroskrējriteņiem tas ir mazliet cits stāsts, bet arī šobrīd tas ir obligāti bērniem. Tur, protams, ir no otras puses ir ārsti, kuri saka, ka ir milzīgs traumatisms un tā tālāk. Tas ir, protams, arī katra paša atbildība. Var jau teikt, ka ir arī diezgan varbūt agresīvi mikromobilitātes lietotāji, gan skūteriem, gan dažreiz pat uz velospēdiem, bet tikpat labi mēs redzam, ka ir arī agresīvi autobraucēji. Tā kā tas ir vispār par to kaut kādu kopējo izpratni par satiksmi brīžiem. Tā nav laba, varbūt nevienam no lietotājiem nav tā, tie riteņbraucēji, viņi jau neievēro noteikumus, bet cik bieži autovadītāji ievēro noteikumus un tā tālāk. Tas ir viss tāds aburtais stāsts, tāpēc mēs tiešām bijām pret, jo mēs uzskatījām, ka tas samazinās potenciālo braucēju skaitu. Bet, protams, ka mēs neesam pret ķiverēm un katrs pats droši var izvēlēties pasargāt, tas pasargā pret galvas traumām primāri. Var pasargāt. Daudz no šīm lietām tas ir pilnībā noteikti ir tādas, kas ir jānostiprina mūsu likumos, kas ir jābūt tādām, noteiktām visiem, un par spīti tam man šeit, ka mums ir tik daudz gan LBN, gan plānoja dokumenti par pilsētu plānošanu un tā tālāk, bet kas, jūsuprāt, šobrīd tieši attiecībā uz mūsu likumdošanu ir tie galvenie šķēršļi, trūkumi un tas, kas varbūt pietrūkst, lai varētu realizēties tās lietas, par kurām jūs pastāvat? Es jau pieminēju par standartiem, un būtībā liela problēma ir tas, ka tie standarti, Latvijas valsts standarts ir tā kā obligāti jāievēro vairāk ceļu projektētājiem, bet es nezinu, vai tik ļoti tas attiec arī uz arhitektūras jomu, patiesībā tik labi nezinu, bet, piemēram, Latvijā īsti nav tāds apdzīvotu vietu ceļu satiksmes standarts. Ir vienkārši kopējais ceļu satiksmes standarts par gājēju pārējām, par kaut ko. Vismaz ir tāds uzskats, ka tas ir ņemts no kaut kāda autoceļu projektēšanas ārpus apdzīvotām vietām no Vācijas. Tas ir nācis, un tā arī tas standarts nav mainījies. Tas ir viena no tādām lietām, uz ko atsaucas gan ierēģi, gan dažkārt arī projektētāji. Bet mēs nevaram tā darīt, tāpēc, ka atbilstoši Latvijas valsts standartam tā un šitā. Savukārt LBN, es teiktu, varbūt par tādām pilsētvidas lietām pat mazāk nosaka un par pieejamību. Brīžiem tās prasības ir pat varbūt pārāk vispārīgas, viņas nav ļoti konkrētas. Un tad tur atkal tas ir atstāja to vietu interpretācijai, un mēs mazliet ja arhitektam tas īpaši nerūp, tad beigās rezultāts ir tā, to īsti arī nepārbauda neviens, jo tas gal galā liela daļa no projektu risinājumiem ir arhitekta atbildība, un tur būvvalde neiedziļināsies katrā sīkumā, tikai tajās lietās, kas atbilst savukārt normatīvam. Tad, ja arhitektam nav varbūt tās izpratnes par vides pieejamību pietiekamas, un tas netiek iestrādāts projektā, tad beigās tāda kļūda arī tiek realizēta dzīvē, lai gan varbūt to pat neatļauj dažreiz labās prakses. Tad arī vidas pieejamības jomā būvvalde neko daudz neietekmē, jo viss ir tagad arhitekta rokās un arhitekta prāta un ārprāta robežās. Bet tas, ko vajadzētu mainīt likumdošanā, tas, kam mēs esam pievērsuši uzmanību, tas ir vairākas lietas. 3 patiesībā sakot, tā ir kontrole un uzraudzība. Tāda par vidas pieejamību vispār nekāda kontrole nav, un to arī tiesas spriedumā mums augstākās tiesas senāts ir norādījis, ka tā kontrole, kādā veidā cilvēks var iesaistīties, lai vidi uzlabotu, ir tik ļoti sarežģīta. Piemēram, no malas cilvēks iet un redz, ka kaut kas vidas pieejamībā vienā objektā nenotiek, un tad, lai tu uzzinātu, kas tas par objektu, kurš ir atbildīgais cilvēks, būvniecības informācijas sistēmā pierģistrētos, atrastu kaut kādas atbildīgās personas. Tas viss ir tik birokrātiski un sarežģīti uztaisīts, ka tas neatbilst nevienam labās prakses piemēram, un tas neveicina to cilvēku iesaistīšanos un līdzdalību savas pilsētas vidas veidošanā. Tāda kontrole, uzraudzība. Mēs ļoti diskutējam par to, vai vajadzētu būt sankcijām, jo mēs arī saprotam, ka mēs negribam bremzēt kaut ko, bet ja ir ļoti klaji tādi pieejamības pārkāpumi vai būvnormatīvu pārkāpumi, tad droši vien arī sankcijām jābūt. Reizē
reizēm man liekas, ka mums tāds arī stereotips, ka tā vides pieejamība, tas kaut kas tāds, kas nav obligāts, bet tas ir normāls būvnormatīvs. Būvnormatīvos iestrādātas prasības, tāpat kā elektrības, ugunsdzēsības un vēl daudz citas lietas. Tās mums ir jāievēro, bet šo prasību mēs varam neievērot. Tāpēc tai kontrolē, uzraudzībai droši vien, ka vajadzētu būt, un iespējams, ja mēs nesaprotam, tad iespējams, ka vajag būt arī sankcijām. Un vēl viena lieta, kas mums valstī vispār nav definēta vai nav noteikta, tā ir evakuācija. Un kādā veidā mēs evakuējam cilvēkus, un tad tas ir tāds jautājums, ko mēs tā kā mēģinām apiet, nerunāt par to, vai pareizāk sakot, reizēm ir tāda risinājuma, kur vienkārši šausmina, piemēram, Rīgas domē, arī evakuācija no 2., 3., 4., 5. stāva nevar nodrošināt cilvēkiem ratikrāslā, jo evakuācijas gadījumā lifti nestrādā. To mēs zinām, tad tas cilvēks paliek augšā. Kāds ir vislabākais risinājums? Kā jums liekas, kas būtu labākais risinājums Rīgas domas gadījumā? Es atceros, mums arī bija ēku tipoloģijā. Mums jau arī nav nekādā mērā arī arhitektūras fakultātes ēka nav paredzēta, lai cilvēki varētu. Jā, bet Rīgas domas gadījumā, Rīgas domas ēkas gadījumā, kāds ir risinājums, jūsuprāt, patreiz? Ja es pareizi atceros, viņiem jāstāv kāpņu telpā un vai jālūdz palīdzību, vai jāgaida, lai viņus kāds tur izglābi. Jā, nē, tur ir cits risinājums. Tur vienkārši ir iekšējie kārtības noteikumi, kur cilvēks ar invaliditāti ratiņkrēslā augstāk par 2. stāvu. Jā, tas ir absurdi. Un atkal to vide dara. To jau mēs esam ieplānojuši, un beigās tas tev ietekmē visās jomās. Tāda kontrole, uzraudzība atbildot uz tavu jautājumu, ko vajadzētu mainīt, un evakuācija, kādā veidā notiek evakuācija, lai cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti, arī vecāku gadagājumu cilvēki, kur nevar pa tām trepēm paskriet, kādā veidā evakuācija notiek. Tie ir tie jautājumi, ko mēs patreiz cilājam un mēģinām risināt. Tad, principā, šobrīd sanāk, ka Rīgas mērs, piemēram, nevarētu būt cilvēks ratiņkrēslā. Pēc iekšējās kārtības noteikumiem viņam droši vien, kad nevajadzētu pie garderobes kaut kur pie tām toaletēm ierīt kabinetu, un citur viņam vietas nebūtu droši vien. Tas gan, jā. Šodien sarunā galvenie vārdi bija sabiedrības izpratne, tā veicināšana un tas, ka sabiedrība pieprasa šos risinājumus, kā arī arhitekta atbildība un arhitekta skatījums uz šīm lietām. Un tad es jums pajautāšu tādu noslēguma jautājumu, ko mēs katram jautājam. Kas, jūsuprāt, ir arhitektūra? Tik vienkārši, bet tik sarežģīts jautājums, ja tieši tādi jautājumi, kur ir samulsina uzreiz. Arhitektūra, tas ir īstenībā daudz vairāk tikai par ēkām. It kā ir tas jēdziens vides veidošanas māksla, un tam īstenībā var arī diezgan labi pievienoties. Arhitektūra, faktiski, tas ir ļoti daudz lietas mums apkārt. Arhitekta darbs tiešām ir tāds ļoti visaptverošs, vai arī tā atbildība ir liela, un ejot pa pilsētu, ka varbūt ir svarīgi, ka ir aktīvs pirmais stāvs, vai ka ir patīkama vieta, kur staigāt, vai arī tur ir kaut kas piesaistošs. Varbūt to varētu nosaukt tā. Tas ir pārdomāts, tas arī ir gan racionālais, gan estētiskais. Ja tas apvienojās veiksmīgi, tad arī arhitektūra ir veiksmīgi. Tā es varētu atbildēt. Sarežģīti. Es nezinu, kas ir arhitekts, bet droši vien, kad ir tāda filma Matrix, un tad, kad tā vienā no pēdējām sērijām, tad, kad tur tas galvenais varonis nokļuva pie paša radītāja, tas bija arhitekts, kas bija vispār to arhitektūru izveidojis veselai, kā teikt, civilizācijai un simulācijai kā tādai. Savā laikā mēs braucām uz Zviedriju 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, un tad tiem arhitektiem prasījām par to vides pieejamību, vai viņiem ir normatīvs, jo Latvijā nekā tam līdzīga nebija. Un viņi teica, ka viņiem ir normatīvs, tie arhitekti Zviedrijā, un mēs prasām, tad ņemam jau papīrus un pildspēles un rakstīsim to normatīvu, lai pārvestu uz Latviju, un tad varētu, kā teikt, to ieviest dzīvē šeit, un viņi saka, viņiem ir normatīvs tāds, ka cilvēkam ir jādzīvo labi, droši un patīkami. Un mēs tā apmulsām arī un domājam, mums tas ir forši, bet tos ciparus, tos grādus, tos leņus, tos platumus. Un tad viņi saka, viņi saka, jā, kaut kur mums viņi ir. Un tad viņi teica, ka atsūtīs mums kaut ko un neatsūtīja. Un man liekas, ka tā arhitekts ir tas, kas tā cilvēka dzīvi veido un skatās nevis uz tiem grādiem, platumiem un leņķiem, bet tā kā tie zviedru arhitekti mums savā laikā teica, ka viņi domā par to, kā cilvēks dzīvos sabiedrībā labā. Un tas ir milzīgs uzdevums un milzīga atbildība, kas arhitektam ir jāuzņemās, un ļoti noteicoša darbība visā cilvēka dzīves jomā ir arhitektam, man liekas, kā viņš ir ieplānojis ēkas, kā viņš ir ieplānojis ielas, kā viņš ir ieplānojis pilsētas, kurās mēs dzīvojam, un tas, man liekas, kad ir arhitekts, kas to visu organizē, un tā ir milzīga atbildība.
Paldies jums liels par atbildēm, paldies par dalību sarunā. Atgādinu, ka šodien kopā ar mums bija Ivars Balodis un Rudolfs Golubovs, kuri abi pārstāv nevalstiskās organizācijas, kuras rūpējas par cilvēkiem, cilvēku ikdienas ērtībām, vides pieejamību un to, lai mēs visi kopā demokrātiski varētu izmantot pilsētas, kuras mums šeit Latvijā ir radītas. Kā arī kopā biju es, Elizabete un Artūrs. Uz tikšanos nākošajā epizodē. Jūs klausījāties podkāstu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkāsta Instagramā podcasts.rokturs. Podkāstu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominika Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.